varbūt uzreiz pašā sākumā jau sadalīsim lomas. Tātad skatītāji ir, un tas ir brīnišķīgi. Un tas, ka jūs šodien esat tik daudz, un tik labā garastāvoklī. Lai jums patīkam klausīšanās. Nu ko, ja ir skatītāji, ja ir skatuve, ja? Un ja ir dziesmu svētku lielā ekstrāde, tad kaut kur tepat arī jābūt lielajiem korim. Labvakar, koristi! Mēs nešaubamies, ka dziesmu grāmatas jums ir līdzi. Un zināt, kas interesanti, kā mēs uzzinājām, ka tieši jūs esat koris, ka tieši jūs esat tie dziedošākie un dziedot gribošākie ļaudis. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka jums ir sēdvietas. Jo mēs paši esam bijuši koris, es zinu, kā tas ir. Tikko diriģents, kā saka, pagriežās uz citu pusi, uzreiz visi sēž. Šodien jums būs jārāda piemērs skatītājiem. Nu, to mēs, protams, atradīsim, kurš kurām rādīs piemēru. Ja? Ko jūs par to sakat? Burvīgi, te ir jūsu spēki. Tas ir brīnišķīgi. Un lai tomēr katram korim ir nepieciešams savs diriģents. Jūs piekrītat? Jūs piekrītat? Un es jums teikšu, ka godprātīgāk, talantīgāk, ja? Cilvēku, kurš pie kam vēl saprot visu, ko kora lietās, es nevaru iedomāties. Dāmas un kungi, jūsu goda diriģents šodien būs Jubalta kungs. Paldies, man liels gods. Viņš ir arī ārkārtīgi talantīgs, jo spēlē ģitāru un diriģēt, tas nemaz nav tik vienkārši. Es sanāju, ka mēs tagad sadalāmies. Mēs nekādā gadījumā, mēs visi esam kopā, mēs visi esam viena. Mēs vienkārši sapratām, kas ir kas. Nu, un mēs tad attiecīgi laikam būtu tāprāt vētra. Mēs spēlēsim dziesmas jaunas un vecas, un, protams, ka tās labākās. Lai jums būtu prieks, un lai mums būtu gandarījums par labi padarīt. Nu, par darbiņu to gluži nenosauks. Tas ir liels prieks un bauda. Vēlreiz paldies visiem, ka jūs esat šeit.